I die. Skatīties augšā Hūvera dambi. Redzēt, ir, ko ir krūti, ir iespaidīgi. Cilvēki arī ir šos karsts, nekas nav mainījies. Kurām 40 grādi, kurām mēs esam nevanē. Esam kaut kur nevadā, apstājāmies benzīntākā paņemt ūdeni, 2 galoni, dārgi vispār, te nekā nav vairāk, 2 galoni ūdens, $7, bišķiņi ielējam degvielu tā, lai ir pilna bāka un dosimies tuksnesī iekšā. Ūdens ir, degviela ir, ēdiens ir, baigi es negribu šajā karstumā, jo protams, kaut 40 grādi. Ir vējš, bet jā, palējām dodamies iekšā tuksnesī, dosimies Leo kanjonu un mēģināsim kaut ko nopildēt, nofilmēt. Nezinu, kur vēl nakšanas un tajā skatīsimies. Cerams, ka pa nakti būs normāla temperatūra, nebūs tik tādi.
kļūdījos ar vārdu salikumu mazu pilsētiņu. Izstās aptuveni Liepājas izmērā ar ļoti glaunām privātu mājām. Zālais laistās parkā. Jā, tas paikuši. Mēs esam pilsētā aizmirst nosaukumu atkal, joprojām tā pati. Iznācām no Walmarta. Sapratām, ka mūsu alus bagažniekā ir uzvārījies. Atvainojos, Kingmanā. Kingmanā, mēs esam Kingmanā. Iznācām, jā, ļoti smuki īstenībā. Tad ritīgi lauku pilsētā, ritīgi kauboju noskaņojums, te ir džipiem izbraukā lieliem. Paņēmām koronas, 6 paciņi, jo pa vienai koronai nevar paņemt, nācās ņemt 6, neko darīt, augsts celiņas, mēģināsim kaut ko redzēt. Tagad atrunājām it kā ir dušas. Flying J Travel Centers. Kaut kāds publiskais travel centrs, jā, ķipa atvērts visdienāk. Aizbrauks pasīsimies, varbūt iespēja samaksāt naudu ņēt nomazgāties šodien atkal. Kas būtu litīgi forši pēc šo izdienas karstās drausmīgās dienas Las Vegasā. 44 grādi. 44 grādi, un tagad ir 9 vakarā ir 34 grādi viss kārtībā. Saule ir norietējusi. Vēl visāds, es nevaru iet tajā Walmartā, es laiku sūdzu kaut kāds sapērkos. Es nopirku sev koronas čības, nopirku koronas cepuri, es nopirku Tom un Jerry tank topu. Man arī kaut Kiss Mike nopirku. Spilvenu. Kiss Mike? Bija tāds Kiss Mike. Un Spilvenu. Un, jā, un palielam braukā pa Ameriku tērē naudu. Un šīs Walmarts bija daudz lētāks nekā Los Andželesā, piemēram. Šeit bija izteikti lētāki produkti. Tikai saviem 15–20% atsevišķi svienīgi. Tuvojoties uz Amerikas vidienu, Walmartos ūdens ir izpirks, rēķinieties ar to. Jā, ir šausmīgi karsts ārā un lielie bačoki ar ūdeni vienkārši nav. Tie galonīgi, nu tie bačoki, tie vienkārši nav labi, ka mēs viņus paņēmām īstenībā tajā benzīntankā pa dārgo, bet paņēmām. Tā kā jā, braucam tagad meklēt dušas un tad mēģināsim kaut kādu naktas mājas kaut kur meklēt, nezinu, kaut kur nokrist, pagulēt, kaut ko jauzēt. Nopirkām tomātus, lokus, gurķi, kas vēl tur bija, redīsi un skābo krejumu. Taisīsim vakarā salātus pa latvisko, jo šitā karstumā palējām neko smagu arī ēst negribas. Kaut kāds salāts, varbūt kādu maizīti uztaisīs visu. Tā kā jā. Atbraucām uz truckstop. Milzīgi pieturvieta fūrēm. Cilvēki arī ar vieglajām mašīnām ir. Tur iekšā ir tālāk iešu dušā parādīšu. Tur ir lounge area, tur var drēbes mazgāt, tur var dušās iet. Protams, vispār maksu dušu $15, bet ko vajag. Palielam mēs pakārtojam bišķiņu bagažnieku. Mums ir daudz sūdi sādi. Katram savu mantu kaste, domas, paikas kastes, gatavošanas kastes, visādas štrunti, traņķis. Un uztaisīsim makariņas, salātu. Un tad pa dušām un tad jau gulēt visamāk. Jā, ir 9 vakarā un te ir pilnīgi tumsa. Un vēl es atklāju, ka man šitā tripa laikā ir radusies atkarība no cepurēm. Es esmu nopircis 4 dažādas keponas, Punisheris, kaut kāds havajietis, United States Navy un Corona. Un kas vēl? Jā, no tanktopiem. Man ir Tom and Jerry tanktops. Kaut kur tā nauda ir jātērē. Nu ko? Koronas, saliņš, kārtīgi latviešu salāti, redīsiņš, gurķīts, tomātiņš, sālīt, skāpēs krēmiņš. Un kaut kur nevadā, kur mēs esam? Es ka nevadās Arizona. Kā es to vairs skaitu? Mēs kaut kādā štatos mēs esam. Plus 30 grādi, 10 vakarā. Čau! Tātad samaksājam €15 par dušu. Bet ir arī krūti. Pat ir bielīša. Viss nepieciešams. Tīri smūti dušu, viss pēc katru cilvēku. Viss tiek izmazgāts, iztīrīts. Viss ir čautka. Ventilators, kondicionieris, ziepītes, šampūni. Jā, par šampūni. Tā kā jā, savadīšu to kārtībā un došos gulēt.
Visur ir jāmaksā pat, lai atbraukt kanjonu apskatīties, $35. Bet no 1 līdz 7 dienām varam startēt pa tajiem. Jā, 7 dienas. Jā, mēs, protams, te būsim kaut 2 stundas maksimums. Bet jā. Jā, kā mums ko redzēt. Tikām iekšā kanjonu parkā. Visi staigāsim kaut kādas populārākās skatvietas un tīsimies prom. Silts atkal jau ir. Liels, ļoti liels. Prātam neaptveram. Tā nav bilde aizmugurē. Tā ir realitāte. Izstāst kā bilde, bet ir ritīgi labi. Pa treiliņu ejam uz priekšu. Ļoti daudz apskats vietas, skatu punkti. Lielam nevar ne nofilmēt, ne nobildēt tas, ka izstāst. Tas ir vienkārši neaprakstām. Vispār nav žēl tā nauda, kas var samaksāt par iebraukšanu. To nevar izstāstīt. Ne parādīt neko, te ir vienkārši jāatbrauc, šis milzenis jāredz. Ko tu ņirds, tev ir kaut kas labāks, ka pateikt? Es varu pateikt to, ka skatoties bildes, tas liekas kruti un tāds diezgan liels viss. Tad, kad atbrauc uz vietas un tu ieraugi savām acīm. Ir spilgta saule, bet gribās noņemt saules brilles, lai vienkārši apskatītos, vai tā nav bilde, bet tas ir reāli milzīgs vienkārši. Tas ir katram jāredz. Tāda maziņa celiņa apakšā tur vispār nevar. Jā, pie to. Apskats vietu izteigājām, ko jums saka, draugi, ja jums ir kādreiz iespēja, noteikti šeit vajag atbraukt. Pa lielam, es personīgi varu teikt, no viss, kas ir redzēts pēdējo nedēļu laikā, šis ir visiespaidīgākais, kas ir bijis. Nekāda atbaida cena, $35, jā, arī laika gaitā inflācija būs augus līdz 50 vai vienalga, cik pievērst. Tas ir štruns, jā, pa mašīnu. Kaut vai Sotaka īstenībā varētu pat maksāt, lai brauktu šito skatīties. Ir nenormāli, to nevar vienkārši pastāstīt. Krūti bija, tie dabiskie skati ir tie labākie. Niagara, kanjons, pilsētas ir sūds pa lielam šajā valstī, bet daba ir iespaidīga. Šeit bez ūdens vispār nekādi, nereāli karsti. Senāk ūdens maksāja 3,8 litri ir viens galons, 3,50 kaut kāds dolārs litrā. Aptuveni eiro litrā ūdens. Bet tas bija galvenais benzītājs. Bet viņš ir parastos veikalos, viss ir izpirkts, tā kā mēs dzeram dārgu ūdeni. Ja jūs braucat ar mašīnu ceļojumā, tad pēc iespējas vairāk Walmartā paņemiet 10 galonus līdzi, ka minimums iemetiet mašīnā, lai ir. Lielās mutas šitās, jā.
Arī par gāzes deglīšiem. Šitie te mazie deglīši, kas ir tie baloniņi, viņi parasti Walmartā ir kaut kā $9 kapējām 2 gabali. Bet šeit patām pie rezervāta viņi maksā 1 gabals kā $12. Jā. Tā kā mēs īstenībā pirmo reizi braucot esam diezgan labi sagatavojušies. Kā jau latvieši. Brauc piknikot, vienmēr viss ir līdzi. Mums ir viss. Tev par šeit jau bija jēgas maksāt, cik mums? 10 eiro? Nē, dolāri. Bija vērts. Visur ir jāmaksā, bet ir vērts. Bison burger, brisket, Impossible burger. Skatīsimies, kā būtu. Paēdām, bija labi, porcijas milzīgs. Gājām Amerikā, kā tev burgerīts. Ir ēst labāk. Ir ēst labāks, nē, Impossible bija labs. Labs.
Possible nevar, man liekas, slikti uztaisīt. Nezinu, braucam uz Miami. Vakar braucām līdz kaut kādiem 12 pa nakti. Nevarējām atrast, kur palikt, apstāties. Beigās atradām. Parastais parkinga lots fūrēm. Tagad brokastis rīt higiēnu un laucam tālāk Helmēģis Miami. Pēc 3 dienām var būt. Braucam caur, kas ir New Mexico? Jā. Braucam caur New Mexico. Te pilnīgi nav ko parādīt. Te nav nekā, te izstās apmēram šidā. Es pat netaisīšu loku vaļā, jo ir nenormāli šādi ārā ir cik mums ir 40 grādi. Ārā ir 40 grādi. Jā, paldies Dievam, ka ir kondicionieris. Kāds degviela ir un kaut kāds ūdens ir. Jā. Es to kaut kur tālāk uz siltākām. Kondicionieris mocās un nevar notiesnīt. Tā ir šausmīgi karsti. Apkārt nav nekā, ir kaut kā brikšņi un... Jāsākā, lai tu iet trāt, pirms tā vispār te nebija nekā kaut kaut kāds štrums ir. Kā karsti. Uzmīruši lopu, laukiem medājas. Kā kaut kā. Lai tu uz New Mexico. Izkaltuši lauki. Labi reklāma. Un amerikāņu ņēpa reklāma. Mēs esam Teksasā piestājām pie tās slavenās vietas, kur satriektas zemē tās mašīnas, uz kurām var krāsot ar baloniņiem, iesam pastīties, kā izstās dzīvē. Šo sauc par Cadillac Rancho. Rancho? Cadillac Rancho. Tur ir īstas mašīnas, kas ir līdz pusē ieraktas zemē. Visu laiku domājam, ka tas ir kaut kur Las Vegasā. Las Vegas, bet izrādās tas ir Teksasā. Kaut kur bija redzējuši, internetā bijām, bet tagad vienkārši braucot garām. Sanās pamanīt. Apgriezāmies, piebraucām, pastīsimies. Jā, pa lielam tur bija ieejas un nopirkt krāsu baloniņus, un tās mašīnas viss ir baloniņiem nokrāsot. Var iet krāsot kaut kādas stulbības, stulbu atrakcijas, bet cilvēki to dās. Šādi izklaidējās cilvēki staigā un krāsā viņas. Pastieties to biezumu krāsām virsū. Cilvēki kaut ko raksta pie zemes. Visur mētājās tukšas krāsas, buņģas. Jā. Bet, nu jā, labi, interesanti. Nesaprotam, bet interesanti. Pat labi palīdz.
Un blakus šitai drausmīgai toksiskajai vietai ir labītas lauki. Visiem vienalga par sev. Jā. Un mēs atkal esam Almastā. Aiziet. Kaut kāda ir, es redzu. Paņemsim tādu maisiņu. Tas ir iepuļs. Tāds peikts. O! Gurķi? Jā, pastiet. Ņemam varbūt to, kur ir dārgo. Ne, kur ir? Kas mums pēc gurķi garšā? Lemsot? O! Gurķis. Ko mēs ņemam? Lociņu. Lociņu. Reku galā ir lociņu arī. Gurķis. Redīsi. Reku te arī smidzina virsū, nezinu? Ir ko tāda ar, lai smagāk ir. Redīsi. 97 centi redīsi. Uz pivspējiem, lai es sažūs. Nav biera, vajag paņemt, vajag. Kas tas bija? Root beer. Root beer. Ņemam? Noriskajam? Tu nav alkohols? Nē. Tie ir soda. Vajag gan, jo pa vienam jau nopirkt nevar. Tas gan kaut kā. Amerikā. Jā, no katra pa pāris paņemt. Jā. Labi. Tu esi lielās pudeles, ka tas varēs šķērīt. Nē, tas ir kaut kas. Cik tur ir? Uff. A big boy. 3 litri? Redz, kaut kāds smuks šorts.
Silsītai maika jāatrod kaut kādu. Visur vienādi. Visur vienādi. Labi, te ir Texas, piemēram, štelis visāds klāt. Texas cepurs jau tev $16, nē. Tikai tāpēc, ka Texas. Un es pazaudēju mātni. Meklējot tanktopu. Otru tanktopu pazaudēju kolēģi. Kārtībā kolēģis atradās. Devās samaksāties tikmēr pa apģērbu, nodarbozdājos un šo to atradu un arī dodos uz mašīnu. Kas pie pēl? Ņemot vērā, ka laukā ir 40 grādi. Jā, man ir jaunais krekls. Mums ir kaut kā jāmēģina risināt problēmu. Uz kājām pūš augstu gaisu. Tad mēs tur mēģinām glabāt tāds produkts, kas bojās. Tur ir aliņi un te ir krējums. Šķiet arī kaut kur šeit. Atēc bagažnieks. Arī ir jāliek šeit. Un jā, bagažniekā vienkārši viss izvārās. Tā mēs dzīvojam. Dzīvi uz riteņiem. Mēģināsim amerikāņu izslēto rūtpīru saucamo. Nezinu, kāds viņš Latvijas, tas nav ingverāls, tas ir valsts, kas tas ir? Sakņu alu. Sakņu alu, jā. Esmu dzēris, bet tas tāds dzīvojums bija. Uz Amerikā. Norvēģijā. Kas te ir? Vakar no Teksas. Benzīntanks, maķītis, trakstops, mūsu stops. Maķītis cep vakariņas. Un tur vienkārši policisti purina kaut ko. Labrīt, mēs esam, kur mēs esam? Pie Dallas, Teksasā. Kārtējs trakstops. Tur mašīnas smagā stāv, esam pamodušies, nomazgājušies. Brauksim kaut ko brokastus uzēst un vakarā interesanta lieta notika, nelaicinot. Kāds jauneklis braucot vai stūrs tika apturēts, šerifs reāli miguļiem apturēja mūs ar Ai, no jauneklis, man ir 30 pāri. Jauneklim ir pār 30, bet jā, viņu apturēja šerifs. Acīm redzot, nedaudz pa tuvu nobrauc kaut kādai mašīnai, es nesapratu tā arī īsti. Pa aizmugurē sēdē. Visām gaismām apturēja, izkāpa ārā, tur pārbaudīja dokumentus, visus uzrakstīja viņam brīdinājumu mutiski. Nobildēja mūs pie savas mašīnas. Gomez J, viņu sauc, viņš baigi krūtais kops bija. Baigi laipnais un foršais policists onkls nobildēja, mums ir pa piemiņu bildi pie viņa mašīnas ar miguļiem un viss, jā. Šis vēl dabūja pasādēt mašīnā, tur visu ar datoriem, pilns ieročiem, visām kamerām. Tā kā filmās rāda palējām, viss tagad filmās, jā. Tā kā maucam tālāk, šodien mērķis ir nobraukt pēc iespējas vairāk kilometrus un pa ceļam iebraukt Gas Monkey garāžā Dallasā, jo tie, kas zina, kas ir Gas Monkey. Jā, brauksim uz turienu, skatīsimies, ko tur var redzēt labi. Esam Dallasā un uzminiet, kur mēs esam atbraukuši. Protams, ir 8 no rīta un svētdiena, un tā viss ir slēgts, bet teiksīšu pēc.
Gas Monkey Garage. Smuks mašīnītis. Tie, kas ir skatījušies šovu, atpazīst reāli šito vietu. Tad labi gaisot. Tādas vecas mīzes. Es pieļauju, ka tur ir servis. Un tur ir merč un muzejs. Gas Monkey apskatījāmies. Laikas tāds, nu. Mēs forši pabildējāmies un tā. Žēl, ka ciet pa svētdienu un tā, bet, nu, diemžēl. Tagad jābrauc tālāk. Hey Google, navigate to Miami. Sure, Miami. Vairs nekas nav palicis. Bellā. Šokolāds wrap. Tas kaut kāds tāds. 2 suliņas. Kā $14. Galīgi nav tā vērts. Normāli raus pa ūdeni. Mums ir ļoti sliks riet. Sweet home Alabama. Vakar, kur mēs esam? Mississippi? Alabama. Sweet home Alabama. Interesantā vietiņā. Rockstops. Tas ir vilcienu vagons. Pa dienu nofilmēs, varbūt būs kaut kas labāk redzams. Šomācam atkal kaut kādas 6,5–700 jūdzes. Paēdām vakariņas. Nenormāli karsti. Te ir šausmīgi sutīgs, ir kaut 30 grādi, bet ir nenormāli nitras gaisa, nenormāli karsts tur. Svīst, vienkārši sēžot svīst. 9 vakarā tumšs palika, uzreiz metāmies nost.
Paēdam vakariņas, iedzeram maliņu pa vienai koronai. Šajā štatā drīkst dzert. Šajā štatā tu drīkst sēdēt mašīnā dzert. Rītā nevarēsim, rītā mēs būsim Floridā. Tur tu nedrīkst sēdēt mašīnā noslāpētā. Tas nekas, ka tu nebrauc un nedrīkst sēdēt un dzert aliņu pat. Ne pasažieris, ne pie stūras sēdošas neviens. Nerunājot par dzeršanu, nedrīkst būt atvērta pudeļu mašīna. Jā, un daudzos štatos ir tas, ka es, piemēram, braucu pie stūras, viņš arī blakus nedrīkst dzert. Viņam blakus nedrīkst būt atvērta pudeļa. Un salonā nedrīkst vispār būt atvērta pudeļa. Pat tukšu pudeļu buņģiņu nevar mētāt. Pat tukšu pudeļu nedrīkst būt, jā. Tam visam jābūt bagžniekā. Kā ir slīmi, jocīgi sabiedrība. Aizmirst izņemt tukšu pudeļu no mašīnas ārā vai buņģiņu, kas kaut kādreiz beņķi Dabu sodu. Jā, ja tev pārmeklē un aptur mašīnu, sodu sanāk kā. Tā dzīvo. Jā, tā mēs te sēžam, peldšortos, nenormālā žaronī. Laikam iet gulēt, lai var rītā startēt laicīgi, bet līdz Miami, cik mums ir palicis, kad 10 stundas, ko braukt? 11 stundas līdz Miami. Tā kā jā. Esam ceļā uz Miami. Esam iebraukuši Floridā, laiks šeit ir gulēts nesaprotams. Cerams, tā rīta dūmāk, jo ir tikai 8 no rīta. Cerams, ka būs smags laiks, varēs pasauļoties pludmalē un tā pa lēto. Varbūt palikušas 10 stundas līdz Miami. Mēs esam Floridā. Piestājām parciņā uzēst brokastis. Ir daudz vāveres un milzīgi čiekuri. Neko vāveres. Nevar redzēt. Telefonu. Kamerā. Ka tuvojamies Miami. Mazās laiviņas sāk parādīties 6 dzinējiem pa 2 lietām. Amerikāniskākais ābols, kurus esmu ēdis. Tā baigi neforšā vieta, nav galdiņš un tā, bet nav viens. Paēdīsim, tā vadās. Joprojām esam Floridā. Te ir ūdens tilpne. Jā, tur palielam rakstīts, ka tajā upē panakti paspīdinot ar lukturīti var redzēt aligātoru acis spīdošas. Pa dienu ir diezgan baisi iet klāt. Bet, jā, šeit dzīvo aligātori.
MIA. Miami. Now.